Sveicināti klausītāji! Šodien tēma metapolitika, turpinājums no iepriekšējās sarunas. Mazliet šoreiz vairāk iedziļinoties vēsturē, priekšvēsturē, šī jēdziena tādā teorētiskā izklāstā. Šodien šeit esmu es, Raivis Zeltīts un Krišāns Lācis, laipni lūgti pārbaudas laikā. Jā, Valters Zariņš šodien nav, bet viņš noteikti atgriezīsies. Šī tēma šodien arī aktuāli ir saistībā ar visu to, kas notiek Amerikā, protams, arī Latvijā, bet it īpaši Amerikā, kur mēs redzam milzīgu sašķeltību, kaislības, kas virspusē šķiet tādas tīri politiskas, jautājumi par impeachmentu, par vardarbīgiem protestiem un tam līdzīgi, bet tomēr man šķiet, ka tas neiet tajā dziļumā, kā vajadzētu. Jo šie procesi ir pietiekami šokējoši, tas nesaistās ar priekšstatu par Ameriku, kā mēs esam pieraduši, bet no otras puses, ja mēs tomēr paskatāmies, manuprāt, šajā priekšvēsturē un viņa puses ne tikai politikas, bet viņa puses Trumpa, jo pārāk daudz ir šī koncentrēšanās varbūt uz vienu personību, tad, man liekas, mēs tomēr redzam Amerikā procesu, kas atkārtojas arī Eiropā, atkārtojas arī pie mums, un kas ir šī ideju sadursme un metapolitika. Bet kas tad ir metapolitika? Krišān? Nē, varbūt, pirms tiešām pārbraucam pie metapolitikas, īsumā. Metapolitika, visvienkāršākais, visbanālākais līmenis, protams, atgriežoties arī pie tā daļai, par ko mēs iepriekš runājām, par politiku, protams, metapolitika, tas ir par politiku, kas notiek ne tikai parlamentā, ne tikai ministru kabinetos, tā ir tā politika, kas drīzāk veido visu to fonu, kultūru, ideju fonu, institucionālo fonu un ietekmes sfiras, saskaņā ar kurām un vadoties pēc kurām, teiksim, parlamentāriešiem, politiķiem nāks pieņemt un izvērtēt savus lēmumus. Bet, kamēr mēs vēl iesildāmies, mans jautājums tev, Raivi, kā tev šķiet, vai tas, kas notika ASV, vai tā bija garo nažu nakts, vai autentisks tautas pēdējais izmisuma kliedziens? Tā, pirmkārt, manuprāt, ļoti laba definīcija. Protams, metapolitika plašs jēdziens, bet metapolitikā viss tas, kas notiek ārpus parlamenta, bet kas tomēr ietekmē šo parlamentāro politiku, tas tā arī ir. Un te mēs noteikti pēc tam nonāksim līdz tam, kā šīs divas jomas sadarbojās vai miedarbojās, pareizāk sakot. Par Ameriku runājot, tad te būtu man precizējošs jautājums. Mēs šobrīd, protams, runājam par to, kas notika, bet ņemot vērā to, ka katru dienu viss kaut kas notiek, gan 2020. gadā, gan acīm redzot arī šajā gadā, ir ļoti iespējams, ka rīt notiks kaut kas, ka mēs aizmirsīsim to, kas notika pie Kapitolija. Bet jautājums bija par Kapitoliju, vai ne? Jā, jautājums bija par Kapitoliju, ielāšanos Kapitolijā, un varbūt pat ne tik daudz par to, cik par to, kas sekoja pēc tam, jo, tas, es nezinu, spried pats, vai reakcija no opozīcijas, un ar šo es nedomāju Trumpa, teiksim, opozīciju, jo, Trumps vēl līdz nesenam brīdim bija pozīcija, vai drīzāk reakcija no visas pasaules varena opozīcijas, vai viņi neizskatījās, savā ziņā koordinēta. Vai šis pasākums jau nebija gaidīts, vai šis pasākums tiešām faktiski netika pat speciāli izprovocēts tiešām no ne Trumpa cilvēku puses, lai beigās, lai tiešām notika tik iespaidīga informācijas slāpēšana, kāda tā ir notikusi. Es zinu, ka Kapitolija jautājumā mums domas mazliet atšķirās. Man šķiet, ka politikā ir muļķība tikpat izplatīta kā sazvērstības, un bieži vien vienkāršākais izskaidrojums tomēr ir muļķība, un pūļa iespējā notiek bieži vien tīri spontāni procesi. Jautājums, kāpēc nebija pietiekama apsardze, kāpēc bija šāda spēka pielietošana, tur var iet, protams, niansēs,
meklēt varbūt sazvērstības, varbūt vienkārši to, ka tas nebija gaidīts arī no Trumpa atbalstītājiem, jo Trumpa atbalstītāji tomēr, lai ko neteikt par Trumpu un viņa atbalstītājiem, līdz šim nav izcēlušies ar vardarbīgām aktivitātēm, akcijām. Un tas, kas notika vairāk, izskatījās pēc pamatā miermīlīgiem Black Lives Matter protestiem, kur vardarbība tiek akceptēta kā daļa no visu šī procesa un attaisnot caur, diemžēl, lielajiem mēdījiem un tiem pašiem politiķiem arī. Bet kas īstenībā notika, es domāju, ir jāpaiet kādam laikam un ir jābūt vairāk vienkārši faktiem, lai mēs saprastu. Nu, labi, bet situācija, jebkurā gadījumā šobrīd ir tāda, un labi, vienalga par to, ne tik daudz vienalga par Kapitoliju notikumu, bet situācija tiešām šobrīd drīzāk ir tāda, mēs dzīvojam pēc Kapitolija šturmēšanas situācijā, kur šobrīd jau faktiski tiešām no liberāļu, kreiso liberāļu sociātimiskā gribiet puses tiek absolūti leģitimizēta un tolerēta represijas, dažādi represiju, labi, ja ne represijas, tad drīzāk ļoti nopietni informācijas aprites, ierobežošanas mehānismi. Un tā ir situācija, kurā mēs šobrīd atrodamies, un ko tas nozīmē Latvijai, ko tas nozīmē Eiropai, ko tas nozīmē tiešām, ko mēs dzirdējām, piemēram, kas to Makrons, vai ja reiz pat Vācijas vadone Merkele izsaka bažas par šo soli, proti par Trumpa izdzēšanu no visiem sociālajiem tīkliem, bet ne tikai Trumpa, protams, arī viņa sakotāji ar vien pieaugušāku izdzēšanu. Ko tas nozīmē tieši mums, kā disidentiem? Man tā preliminārā atbilde būtu tāda, ka īstenībā, kaut kādā ziņā tas liek, es skatos uz šo dialektiski, protams, ir šausmīgi negatīvi un tā, un pesimistiski, bet no otras puses, tas atjauno domas asumu, kurā varbūt mēs bijām iegrumuši uz kādu brīdi, tādā ziņā, ka tas atgādina to, ka mēs tomēr esam, ne tikai mēs ar tevi, bet, visi, teiksim, šī plašākā, populistiskā, nacionāla populistiskā, konservatīvā, sauc kā gribi šī pozīcija, ka mēs atrodamies tādā kā disidentu lomā, un ir jādomā, ko mēs tagad darīsim, un iespējams, ka metapolitika ir viens no šiem veidiem, kā vidē un scēnā, kurā dominē tieši šie noteiktie liberāli, kreisie liberālie spēki. Metapolitika varētu būt atbilde no, teiksim, labējo puses vai konservatīvā puses. Atgriežoties pie vēl pirms Kapitolija laikmeta un meklējot vainu vai drīzāk to, kas šis notikums nebija, man vismaz izskatās, ka tas noteikti nebija apvērsuma mēģinājums, pirmkārt tāpēc, ka Trumps nav idiots. Ir 21. gadsimts, apvērsumi nenotiek bariņam cilvēku ielaužoties valdības ēkā. Tas tā nenotiek vienkārši. Nevēlt arī Trumps uzreiz mainīja retoriku, kas līdz tam bija karavīga, bet tas nebija aicinājums gāzt valdību, bet tas bija šis jautājums par vēlēšanu rezultātu pamatotību un tam līdzīgi, ko viņš uzturēja. Bet uzreiz pēc šī notikuma, atšķirībā no demokrātu politiķiem, kas nespēja nosodīt Black Lives Matter protestus un grautiņus, Trumps uzreiz to nosodīja. Viņš aicināja protestētājus doties mājās, cienīt likumu un kārtību, kas ir Trumpa viens no saukļiem, un tomēr arī asociējās ar konservatīvām vērtībām. To Trumps izdarīja, un zīmīgi, ka tajā brīdī šo viņa aicinājumu video vispirms izdzēsa Twitters, un tad sākās tāda totālā koordinētā dzēšana, kas šobrīd jau turpinās nevairs ar Trumpu, bet ar visiem pārējiem. Un es šobrīd tam neredzu tādu gala punktu, ja vienīgi tāda totāla informatīvās telpas sadalīšanos divos burbuļos, kur Twitteris, Facebooks un visi šie lielo tehnoloģiju gigantu sociālai tīkli, viņi tā tad paliks progresīviem un vēl progresīvākiem cilvēkiem. Tad tur būs laikam kā Franču revolūcijas laikā, kur
šī radikalizācija arvien pieaugs. Jautājums ir, vai viņi tiešām neaizdomājas, kas notiks ar konservatīviem šādā situācijā, jo, ja līdz šim tā atrašanās kopīgā platformā, lai arī tur arī bija algoritmi un arī bija informatīvie burbuļi esošo platformu ietvaros, tomēr tur bija tā saskars no pretējās puses viedokli. Šobrīd cilvēks vispirms tātad tiek padzīts no Twittera, no Facebooka, un viņš dodās uz Parler, kur ir tāds mainstream konservatīvais cilvēks. Tas tiek aizvērts, kur viņš dosies tālāk. Jo viņš tālāk dodās, jo šajās platformās tieši tas galēji labējais viedoklis ir izplatītāks, un es tur nejūtu tās bremzes, kādas bija Facebookā, piemēram. Un arī tīri praktiski, tīri izkontrolēt, cilvēks ir vieglāk vienā platformā nekā neskaitāmās platformās. Tā kā internets šobrīd piedzīvo tādu interesantu evolūciju, kas galīgi neveicinās šo te dziedēšanu, šo vārdu tagad lieto sabiedrības dziedēšanu, vienotību un visu to, ko demokrāti piesauc reiz pēc vēlēšanām, bet tieši otrādi ir tāda sajūta, ka par šiem 4 Trumpa gadiem jūs tagad dabūsiet, mēs jūs izdzīsim ārā, bet katrai atbildēja pretreakcija. Tāpat arī notikumi pie Kapitolija, es domāju, viņi nebūtu iedomājami bez tā, kas notika vasarā ar Black Lives Matter protestiem. Tas ir tas fons, kurā tika leģitimizēta vardarbība kā politiskais instruments Amerikā. Un tas ir tas, ko šobrīd liberāļu tā kolektīva amnēzija ir piemirsusi. Jā, man jebkurā gadījumā, īsumā man jebkurā gadījumā izstāsta, ka pozīcija no liberālās puses apvērsuma mēģinājums, tāpēc ir attaisnojums izdzēst Trumpu un viņa sekotājus no jebkurām platformām. Man jebkurā gadījumā tas izskatās kā tāda 4 gadus lēni vilkta demokrātu, pat ne demokrāti, tiešām tas, kaut kas līdzīgs, ko Trumps sauc par šo dziļo valsti vai deep state vai vienalga, tiešām politikas iekšējnieku īstenotu apvērsumu pret demokrātiski ievēlētu prezidentu. Un tas, kas notika šajās dienās, tas kaut kādā ziņā bija šī garā apvērsuma un tāda kā kulminācija, kas vienlaikus arī ļāva, deva ieganstu gan pašu Trumpu, gan arī viņa kustību novēlēt tādai kā aizmirstībai, piemiņas nolādēšanai vai kaut kam tādam. Tagad ir jautājums arī mazliet attakāpjoties no metapolitikas tēmas, bet ko tad Trumps darīja tos 4 gadus, kas šādi pret viņu izturās? Es nedomāju visu to, ko viņš darīja, kāpēc viņu ienīst attiecīgas aprindas, bet viņam bija 4 gadi, tomēr bija iespēja izveidot kaut kādu regulējumu, kas nepieļautu šādu situāciju. Viņš tomēr sevi asociē kā uzvarētājs, kurš vienmēr gūst virsroku. Tagad viņš tomēr ir ieņēmis tādu zaudētāju lomu. Viņš var aicināt uz līdzjūtību, uz šo te aizvainojumu par šo te zaudējumu. Bet tomēr arī viņš palaida garām iespēju tikt skaidrībā, ko tad šis lielo tehnoloģiju monopols nozīmē mūsdienās. Un to viss ir palaiduši garām. Tas ir varbūt līdzvērtīgi pagājušā gadsimta sākumam, kad bija šie te naftas oligarhi un dzelzceļa oligarhi Amerikā, un kas arī savulaik raisīja lielas diskusijas Amerikā. Bet te ir izveidojies konkrēts monopols. Viss šīs lielo tehnoloģiju kompānijas strādā kā kartelis. Viņi vienojās, kas ir nevēlamie konkurenti, tie tiek izslēgti. Katrs saglabā savu nišu šajā sistēmā, lai nekonkurētu. Tad, kad izveidojās demokrātijai nedraudzīgs monopols, tad demokrātijas uzdevums ir ar to tikt galā. Jautājums no manas puses būtu, kāpēc varenākās valsts pasaulē prezidents
nevar salauzt šos monopolus, vai vismaz ieviest tādu nopietnu likumdošanu, kas liktu šim mediju monopolam, sociālo tīklu monopolam padomāt par saviem soļiem, kamēr tajā pašā laikā, teiksim, tāda daļēji nabadzīga Austrumēropas valsts ar 38 miljoniem iedzīvotāju kā Polija, ka viņi jau ir sagatavojuši bez mazliet likumdošanu, kā vismaz mēģināt ar šo tik galā, kur viņiem tur bija, ka, ielikšu aprakstā tās viņu piedāvātos juridiskos risinājumus, kur bija konkrēti, ka ja saturs tajā poļu piedāvātajā likumdošanā, ja, teiksim, kādā no šiem lielajiem sociāliem tīkliem, nezinu, Facebookā vai Twitterī, kāds saturs no Polijas valsts ieskatu puses tiek cenzēts vai kāds noteikts viedoklis tiek ierobežots, tad Facebookam, Twitterim jārēķinās ar juridiskām sakām, kaut kādiem sodiem, kaut kādiem ierobežojumiem no valsts puses. Un mans jautājums vienkārši ir, kāpēc Trumps to nevarēja, kāpēc viņš varēja tikai 4 gadus teikt, darām šito, bet līdz tam nenonākam ar poļi. Poļiem, lūk, jau ir sagatavot likumdošanu, lai gan Polija teorētiski tomēr ir daudz maznozīmīgāks spēlētājs nekā ASV. Protams, redzēs, kā poļiem ies praktiski ar šiem priekšlikumiem to izpildē. Bet ir politiķi, kas to jūt uzreiz kā apdraudējumu sev, jo viņi apzinās, ka viņi ir šajā nosacītajā opozīcijā, tai sistēmā, ja tā var teikt, kas pamazām noformējās pasaulē. Man izstāsta, ka Amerikā gan demokrāti, gan republikāņi tomēr to neizjūt kā apdraudējumu sev, bet drīzāk Trumps ir bijis tas, ko viņi uztver kā apdraudējumu, kā novirzi no normalitātes, kas tagad viņu acīs cerams, kā ātrāk paies. Viņi pat steidzās ar impeachment, lai tas tiešām beigtos ātrāk. Un nejūt jau arī republikāņu šo te deksmi. Jo tāpēc, ka tā ir vienota, viņi pārstāv vienu sociālo slāni. Jā, Trumps bija ļoti nosacīts republikāns. Viņš uzrādās tomēr kā spēlētājs no malas. Mans tas jautājums, ko tas nozīmē Latvijai? Kā tev šķiet? Mēs runājam par valsts aiz okeāna, viņu prezidenti noņem no platformas pēc kapitolīšu turmēšanas un tam līdzīgi. Ko tas nozīmē Latvijai? Man liekas, ka Latvijas sociālā tīkli rāda, ka īstenībā nozīmē gan Latvijas tā saucamo liberāļu reakciju uz šo soli, proti atbalstošā reakcija. Manuprāt, sociālajiem tīkliem nav tik liela ietekme Latvijā kā Amerikā. Tīri tāpēc, ka tik daudziem cilvēkiem nav šo ierīču, mums ir kopumā sabiedrība gados vecāka vidēji, bet tik un tā šī ietekme ir, viņa pieaug, viņa ir nopietna, un tas, kas šobrīd notiek, īsti vēl nav aptverts kā drauds demokrātijai, jo, ja Polijas valdība uzreiz noreaģēja, tad politiski tādas diskusijas Latvijā vispār nav šobrīd. Twitterī cilvēki par to sarunājās, kamēr var sarunāties savā starpā vēl pirms tiek izslēgti. Es vienkārši sāku uztraukties tajā brīdī, kad tajā pašā Twitterī, tas īstenībā lieliska vieta, kur tu vari redzēt Latvijā tādu viedokļu līderu domas, ko viņi tā kā bezmaz vai nejauši izmet no savas zemapziņas vai bezapziņas ārā, un tad tu vari spriest par viņiem arī kā tādiem publiskiem personāžiem, kur tomēr atrodas pie tādu kolektīvas saistošu lēmumu svirām. Es nepaskatījos, ko par šo soli teica par visu lielo cenzēšanas soli teica deputāti, jo tomēr Latvijā mums jāskatās, ko teiksim deputāti, kādi nosacīti ietekmīgākie vai lemtspējīgākie cilvēki, ko viņi par to domā. Un, skaidrs, ka no Nacionālās apvienības un konservatīvā flanka puses bija iebildumi Twitterī, bet no otras puses bija tāds. Man tā izskatījās, tas konkrēts uzvārds nenosaukšu, bet man liekas, ka tur bija tāds viennozīmīgs atbalsts, ka beidzot šī naida runa 4 gadus ilgas ir aizvērta un protams, šie netiešie mājieni, ka Latvijā arī vajadzētu atbildīgāk, kā vienmēr, protams, viņi lieto šo vārdu, atbildīgāk izturēties pret to, kas publiski izskan un kas nedrīkst izskanēt. To, cik tas atbildīgi ir, liecina pat gadījums, ka TVNets ir nobloķēts Twitterī. Jā. Man liekas, mazā Latvija šiem gigantiem ir tāds mērķis, kam tur šauj kā pagadās. Kaut kas rikošetā trāpa TVNetam. Nezinu, kāpēc kā viņi to izvērtē, bet acīm redzot, TVNets arī nodarbojas laikam ar aicināšanas vardarbību laikam. Vai ar shitpostingu?
Līdz ar to jau pirmajās dienās ir skaidrs, ka tā izvērtēšana anonīmā, mēs pat nezinām, kurš vērtē, kur ir šī labā runa un nelabā runa. Pilnīgi anonīms process, tā kā darbā process. Jā, tas Hobsa centrālais jautājums pirms gandrīz 400 gadiem, kurš izlemj, kurš ir tas galvenais lēmējs. Mums liekas, ka mūsu ievēlētie tautas priekšstāvji izlemj tos kolektīvi saistošākos lēmumus, bet beigās tādā svarīgā, teiksim, visas demokrātijā svarīgā vietā kā publiskā vide, mēdī, publiskā telpa, tur ir šie kaut kādi aizkulišu izlēmēji, kuri nosaka, kas var, kas nevar parādīties, un tas arī viena no tādām metapolitikas svirām, vai ne? Jā, vai arī tas ir vienkārši kāds administrators, kuram bija slikts garastāvoklis, vai kuru tu aizvainoji skolā. Tad tas parādītu lieliski šīs sistēmas iracionalitāti. Un, protams, patvaļību. Tie ir cilvēki, tie ir tikai cilvēki. Nevar zinātniski viņi pierādīt, ka šis bija tas labais viedoklis un sliktais. Tas vienmēr ir labi. Ir gadījumi, kad ir skaidri pēc panta naida runa. Mums gan nav pants par naida runu, bet mums ir panti par naida kurināšanu, aicinājumu uz vardarbību. Tas viss ir. Tagad ir radies nerakstītais regulējums. Un, ko līdz nerakstīts regulējums, tā cilvēki nezina, kā reaģēt. Protams, dabiskākā reakcija ir iet citur, vai vismaz taisīt jau šobrīd alternatīvas. Te arī tā, vismaz Amerikā, šī sabiedriskā doma, konservatīvo puse arī jau dalās. Ir, kas saka, ka labi, lai jau dzēš ārā, taisīsim paši savas platformas, bet uzreiz ir piemērs ar Parler, kur viņi bija uztaisījuši savu platformu, bet serveri bija Amazon serveri. Tad ir visa infrastruktūra jātaisa pilnīgi pašiem. Un, kur ir tā robeža, lai tas nenonāktu līdz pie divām sabiedrībām būtībā? Kur ir tā robeža, lai nenonāktu līdz divām paralēlām sabiedrībām? Jau ir. Kuras jau ir šīs divas paralēlās sabiedrības. Bet līdz šim viņas vismaz saskārās kaut kur. Jā. Tad tas polarizācijas process arvien tālāk attīstās. Jautājums, ko darīt Latvijā metapolitikas kontekstā? Lai to darītu, mums vispirms ir jānoskaidro, kas metapolitika ir un par metapolitikas vēsturi paši jēdzieni tālāk turpinājumā. Tā, esam atpakaļ. Raivis Zeltītis joprojām. Krišāns Lācis, un šis ir pārbaudas laiks. Aizsākām, turpinām par metapolitiku un metapolitikas vēsturi. Un metapolitikā viena no iespējām, kā reaģēt uz šodienas izaicinājumiem. Šī vēsture, tur, protams, var strīdēties par katru šo saikni, bet viņi neizbēgam aizved līdz marksismam, komunismam un vismaz starpkaru periodam, varbūt arī pat pirms tam, protams, vienmēr, kur ir bijusi politika, tur ir bijusi propaganda kā politikas instruments, komunisti pēc varas pārņemšanas un arī pirms varas pārņemšanas bija propagandas meistari, bet metapolitika tomēr ir kaut kas cits un kaut kas atšķirīgs. Un šeit šī propaganda ir tādā centrālā lomā, un ne tikai propaganda, bet arī šī institucionalizācija, kas arī noved līdz monopoliem, karteļiem, kas darbojās ideoloģisku apsvērumu vārdā. Un tīri vēsturiski, tātad Pirmais pasaules karš, pēc tam 17. gads Krievijā, boļševiku apvērsums un nenotikušā revolūcija Eiropā. Un tas ir tāds izšķirošs moments. Un šī nenotikusie revolūcija, protams, viņa apgāž tādu klasisko komunismu teoriju, ka revolūcijai bija jānotiek industriālajās valstīs, viņa notika atpalikušajā Krievijā. Un tajās valstīs, kur viņi izgāzās, Ungārija, Vācija, citur Rietuma Eiropā, tātad
sākās atbilžu meklējums jautājumu, kāpēc tad komunistu revolūcija nenotiek. Un šeit arī ir tie visi kreiso metapolitikas klasiķi. Tas ir Gramsci. Antonio Gramsci, itāļu komunists, kurš, būdams cietumā, raksta savas piezīmes un secina, ka šeit cīņai par kultūru ir daudz lielāka nozīme nekā tas ir šajā klasiskajā marksismu teorijā, ka tā ir kultūra, kas cilvēkus var radikalizēt, tā teikt, uz šo revolūciju, bet vienlaikus kultūra ar savām normām un tradīcijām ir tā, kas arī attur no revolūcijas. Un Gramsci secina, ka strādnieku šķira Rietuma Eiropā ir vienkārši pārāk konservatīva, tradicionāla, un tāpēc ir nepieciešams izmainīt šo te kultūras kodolu. Jo vadošā šķira ir viņiem iepūtus miglu acīs caur dažādiem kanāliem, vai ne, caur dažādām institūcijām, reliģiju, nezinu, politiku, arī mēdījiem, kaut kādiem, tur nezinu, tām pašām arotbiedrībām, vai ne, un tas ir tas, kur es to lasīju, tieši par metapolitiku arī, ka tā ir tā kā kapilāra sistēma, kur ir izstiepusies, un tad baro šiem nabaga strādniekiem pūš miglu acīs, radot viņiem viltus apziņu, kā rezultātā viņi nemaz negrib revolūciju, viņi nezina savas patiesās intereses, kā darba šķira. Te, protams, var meklēt pretrunas ar komunismu teoriju, ka matērija ir galvenā, bet kā izrādās tomēr kā apziņa. Jā, jo vai ne, pēc tā ekonomiskā determinisma revolūcijai neizbēgam bija jānāk. Un tad, protams, gan Marks, gan Ļeņins un vispārējie, un Gramsci arī īstenībā ir Ļeņina fans. Viņi īstenībā mēs te visi, tas fonds, labi, ne, to es neteikšu, bet tas fonds īstenībā, kas par šo ir daudz rakstījis, ir Lešeks Koļakovskis, visu marksistu domas viens no tādiem labākajiem rekonstruētājiem. Un tur šis nav nekas tāds, ko atkal daži naciķi sēžot studijā ir sadomājušies, tas pats kultūra marksisms vai neomarksisms. Tam ir marksisma domas vēsturei un domas attīstības vēsturei ir savi autori, savu pētnieki, no kuriem, protams, prominentākais ir Lešeks Koļakovskis, poļu izbijis marksists komunists, kuram ir 3 sējumos milzīgs darbs par marksismu domas vēsturu, un tur viņš arī tieši pieskarās šim aspektam, ka pēkšņi pēc kara un lielā mērā pēc daudzu potenciālo, 20. gadu sākuma komunistisko revolūciju sagrāvus vai nenotikšanas arī Rietuma Eiropā, ir jāmeklē atbildes, un tad atbildes ir, kultūra. Tas tāpēc, ka ļaunie kapitālisti valda pār kultūru un pār kultūras institūcijām, un caur kultūras institūcijām pūš viltus apziņu strādnieku galvās. Tā, ka viņi nemaz negrib atbrīvoties no šīs eksploatācijas. Un tā tad atbilde bija pārņemt šīs institūcijas. Te gan jāpiebilst, ka Gramsci nekad nenoliedza šo klasiskās politikas nozīmi. Viņš redzēja metapolitiku un politiku ciešā sazobē. Partija joprojām ir šis te avangards, kas vada revolūciju, bet tā ir pakārtot šis te kultūras aspekts. Šīs te Gramsci idejas aktuālāks kļūst jau gadsimta vidū. Tur ir vairākas skolas, un arī ne tikai gadsimta vidū. Lielbritānijā ir Fabiāņu kustība, kas tieši to pašu filozofiju piekopja, ka šī revolūcija nenotiks tiešā frontālā uzbrukumā, bet veicot šo tādu kultūras manevru un atkarojot pozīcijas. Tā kā šī ideja viņa virmo visapkārt šajā marksistu aprindās. Un, jā, tā ir tāda komunismu nezināmā vēsture, ko īsti skolās neviens mums nemāca, un zīmīgā kārtā arī komunismu režīmā, kas bija Latvijā, neviens nemācīja, jo Padomju Savienība pieturējās pie tādas nosacīta ortodoksālā marksisma, kur viss ir ekonomiski determinēts, viss ir ļoti zinātniski un korekti, un ka bez maz vai visu sociālo attīstību var paredzēt, ar zinātnisku precizitāti. Jā, marksismu, ļeņinismu, jāpiebilst. Jo pēc klasiskā marksisma arī Krievijā nebija jānotiek revolūcijai, bet tas jau ir Krievijas tāda improvizācija. Un, jā, Frankfurtas skola, tur ir vesela plejāda ar cilvēkiem, Markūze, Adorno, katram ir savs mazliet atšķirīgs novirziens, bet tā pamata ideja ir freidisma, psiholoģijas un marksisma salauzāšana,
skaidrojot apspiestību ne tikai kā sociālu apspiestību, bet arī kā seksuālu apspiestību, kas atkal ir pamats seksuālajai revolūcijai 60. gados. Un principā ļoti daudzām norisēm rietumu kultūrā, par ko mēs tā kā zinām virspusē, mēs atrodam tomēr šos te dziļākos pamatus šajos domātājos, aktīvistos, kas tādus uzvaras laurus pirmos plūcis 60. gados. Nu jā, 60. gadi ir tā robežšķirtne, kad tiešām no tādas, šī kreisā metapolitika, ja tā varētu teikt, ka viņi no tādas margināls teorijas tiešām kļūst par, tā varētu teikt, par praksi. Jau Gramsci sēžot savā cietumā, pilnīgā bezspēcībā, savos Musolīni apspiests un tam līdzīgi, viņš secina, ka ļoti lielai lomai jābūt intelektuāļiem šajā pareizās apziņas veidošanā ar dažādām institūcijām, kas atkal ir tādā elitistiskā pieeja. Savukārt, un tajās dienas grāmatās viņš polemizēja ar Ļeņinu, kur Ļeņins savukārt ienīda intelektuāļus, bet, protams, Ļeņinam, kā jau šīs dziļās paradoxālās krievu dvēseles nesējām, viņam tur bija pretruni, jo galā Ļeņins izveidoja vēl hierarhiskāku, vēl elitārāku struktūru nekā par spīti tam, ka viņš kritizēja, vai ne, intelektuāļus. Un tas joks ir, ka 60. Šīs arī Gramsci idejas, Frankfurtas skolas idejas, tiešām kultūroloģiskās pieejas marksismam praktizētāji kļūst par tādu kā ļoti ietekmīgu universitāšu spēku Francijā. Bet, un līdz ar to mēs varam teikt, sāks tas, ko teiksim, mēs daudz konservatīvie šobrīd atskatoties uz pēdējo 50 gadu vēsturi secinām, ka ir noticis šis, kā viņi paši to arī savulaik arī nosaukuši, proti šie kreisie, ir noticis šis garais maršs cauri institūcijām. Pakāpeniski sākumā, protams, universitātes, kā tiešām bezmaz vai rietumu sabiedrībā jau kopš viduslaikiem, tāds atslēgas institūcijas, kuras ir ļoti svarīgi, tiešām elites audzināšanas institūcijas, un ļoti svarīgi, kādas domas galā tiek ieaudzinātas, iedēstītas šīs topošās intelektuālās elites galvās, kur pēc tam arī visā savā turpmākajā dzīvē un darbībā būs tie, kuri konkrētā sabiedrībā ir apveltīti ar lielāko sociālo un kultūras kapitālu, kā to sauc. Tagad jāpiebilst ne tikai Francijā, Amerikā, atgriežoties pie Amerikas tēmas, tas pats. Tur 80. tas viss nonāca. 80. tas ir postmodernisms, bet Frankfurtas skola, Markūze, šie ir cilvēki, kas bēgot no hitleriskā režīma, kā marksisti aizbēg uz Ameriku, un šīs idejas sāk izplatīt Amerikā. Un par spīti Amerikas antikomunismam 50. gados, kur Makārtīs meklēja komunistus, tur, kur viņi bija un tur, kur viņi nebija, šī te universitāšu joma, tā tika pilnībā palaista garām kaut kādu iemeslu dēļ, lai gan tieši tur notika viss tas, kas padarīja iespējamu puķaino revolūciju 60. gados. Jā, tas Markūze parasti arī tiek vainots, kā Markūze kā viens no šīs Frankfurtas skolas tādiem eksotiskākajiem dēliem, kurš arī palika uz dzīvi ASV, viņš tiek uzskatīts par šiem pie puķainās revolūcijas galvenajiem vainniekiem, jo tieši Markūze esot bijis tas, kurš saslēdza visu šo trako marksistu teoriju vienlaikus arī ar freidismu, un tad tur, kā to sauc, seksuālā visatļautība attiecīgi savietojās arī ar atbrīvošanās praksēm no apspiestības un tam līdzīgi. Jā, bet ko es sāku stāstīt, kāpēc tieši 60. svarīgi metapolitikas, ir īpaši arī mūsdienu konservatīvo metapolitikas gadījumā, ar to, ka 60. gados metapolitiku pamana un sāk praktizēt, protams, ne tikai kreisie, bet no kreisajiem to iemācās Francijā labējie, kas ir arī mūsdienās, tā varētu teikt, joprojām viena no galvenajiem un ietekmīgākajiem konservatīvās vai labējās vai, trešās pozīcijas, sauciet kā gribiet, metapolitikas praktizētājiem, proti Alains Benoit, tāds uzvārds, ko jāatcerās. Alains Benoit ir tas, kurš 60. beigās un 70. sākumā tiešām pārņem visas šīs runas par metapolitiku, par institūciju lomu, par nepolitisku politiku, un pamazām sāk būvēt savu, teiksim, tādu labējo vai franču tradicionālistu vai franču identitāriešu
tīklu, viņš nodibina tur institūtu un vispār, bet tas, ko viņi jau tiešām jau 70. un 70. īstenībā ir tas pirmais franču tāds, franču jauno labējo, bet vienlaikus jauno labējo metapolitikas vilnis. Viņi eksplicīti saka, ka mēs negribam nodarboties ar partiju politiku, mēs gribam izplatīt šīs visas mūsu idejas par Eiropas vēsturi, identitāti, organisko demokrātiju, kā viņi sauc, etnoplurālismu un tam līdzīgi. Mēs gribam to izplatīt sabiedrībā, tiešām caur konferencēm, dažādām sociālām akcijām, dažādiem institūtiem, publikācijām, rakstiem presē un tam līdzīgi, ka tā ideja bija tāda, ka mēs ar šo metapolitisko darbību, šie 70. gadu franču kaut kādi nacionālisti vai tradicionālisti, mēs radam to, fonu vai kaut kādu balto troksni, kurš ar laiku, viņi tā ilglaicīgi tēmēja, ietekmēt arī, teiksim, politiķu prāts un arī viņa lēmums. Lūk, mēs runājam par starpkara periodu, vai ne, un tu pieminēji Gramsci, teiksim, komunisti kā šīs kreisās metapolitikas tēvi, bet īstenībā, ja mēs skatāmies tīri ģenealoģiski pēc izcelsmes, tieši tajā pašā laikā pēc Pirmā pasaules kara agrīns labējo vai konservatīvo metapolitikas paraugs ir šis fenomens, ko sauc par vācu konservatīvo revolūciju, vai ne, kur viņi arī sapratuši, ka vairs nekad, kur vācu, teiksim, konservatīvie, bet tādi, kas reakcionāri konservatīvie, viņi arī sapratuši, ka masu demokrātijas laikmetā īsti tā būs ļoti grūti caur partiju politisko ceļu ietekmēt sabiedriskos lēmumus. Viņi arī konstatē, ka labākais, ko mēs varam darīt, tiešām nodarboties ar šīm kultūras produktu radīšanas praksēm, teiksim, ar literatūru, ar dzeju, ar dažādām avīzēm, dažādiem superestētiskiem izdevumiem, un līdzīgi kā Gramsci šiem 20. un 30. gadu vācu šajā gadījumā konservatīviem revolucionāriem, viņu metapolitikā arī bija uzsvers tieši uz elites lomu un uz intelektuālu lomu. Viņi visu laiku uzsvēra iepratī nacismam, jo konservatīvie revolucionāri viņi eksplicīti sev visu laiku nošķīra no nacionāla sociālismu, kuru viņi uzskatīja par masu kustību, par sociālismu, par bezmazliet demokrātisku kustību, proletāriešu kustību, ar ko lūk, mums šiem konservatīvajiem vecā stila intelektuāļiem, elitistiem nav nekāda sakara, tāpēc viņi, teiksim, pretmostīt savu to elitāru intelektuālistisko ievirzi šiem parastajiem, teiksim, masu kustībām. Un kāpēc es to stāstu, runājot par 60. gadiem, Benoit un šie franču jaunie labējie vai franču metapolitiķi, viņiem šī vācu konservatīvā revolūcija visu laiku saglabājas kā tāds atsauces punkts, no kā viņi iedvesmojās. Līdz ar to visu laiku ir tā saspēle starp Vāciju, Franciju. Šajā gadījumā 60. franču konservatīvai vai labējie paņem vācu idejas, un mūsdienās tas atkal ir nonācis caur frančiem pie vāciešiem. Tā kā vācieši it kā caur frančiem no jauna mūsdienās atklāja 20. un 30. gadu šos konservatīvos revolucionārus. Pirms ironiski atceroties Vācijas un Francijas šo priekšvēsturi, visu karus, ko viņi ir izcīnījuši. Te jau mazliet parādījās tā problēma ar labējo metapolitiku, lai izceltu to ideju. Atgriežoties pie Gramsci, viņš jau pamatā uzsver šo metapolitikas un politikas kopējo interesi un tādu koordināciju. Tad gan konservatīvās revolūcijas gadījumā Vācijā, gan jauno labējo gadījumā Francijā, šī metapolitika man izskatās, viņa tomēr sāka dzīvot savu paralēlo dzīvi. Ja kreisajiem ir vienmēr bijis tāds institucionālais kaut kāds atbalsts, viņi tiešām iet caur šīm institūcijām, un tad ir tas kaut kāds spēks šīs idejas noturēt un aizstāvēt, vai kā Markūze to sauc atbrīvojošā tolerance pret savējiem, netolerance pret labējiem, tad kolīdz labējie mēģina izveidot šādus intelektuālu klubiņus un tam līdzīgi viņi tiek bieži vien apspēlēti, izmantoti kaut kādās citās interesēs, tāpat konservatīvā revolūcija, no tās palika saukļi, ko vēlāk izmantoja nacistiskais režīms, aizmirstot par šo ideju vispār saturu. Tātad devalvēta principā tā ideja Franču gadījumā,
Nu, varbūt tur ir bijusi kaut kāda sadarbība ar Nacionālo fronti, iespējams. Tomēr arī Nacionālā fronte izstāsta tāds tīri politisks projekts. Bet arī ietekme ir bijusi savā ziņā. Gan uz, teiksim, tajā ilgtermiņa stratēģijā kaut kāda daļai ietekme ir bijusi, jo gan Nacionālo fronti idejiski Francijā ir, viņi saka, jā, mums tie kaut kādi idejiskie tēvi, gan Benoit, gan Guillaume Feix, no šiem 60. 70. metapolitiķiem, un arī mūsdienās Vācijas gadījumā, piemēram, AfD, šitā alternatīva Vācijai, viņi arī, teiksim, viens viņu zars konsekventi atsauksies, ka mums liela iespēja ir atstājis, piemēram, izdevums Junge Freiheit, kurš arī ir šis vācu labējo metapolitikas tāds, zolīts avīzes izdevums, portāls, kur vienlaiks tas ir domnīcas tīkls un vispārējais. Tā kā kaut kāda ietekme ir, bet tas ir tikai tagad, vai ne, pēdējos 5, es nezinu cik, 5-6 gadus, bet kāpēc tā? Ja mēs redzam šo marksistu, neomarksistu straujo panākumu virkni no pilnīgi marginālām idejām 20. 30. gados līdz jau reālai pretkultūrai 60. gados, kontrakultūrai un dominancē, varētu teikt, rietumos šobrīd, kur pie tām dominē ne jau tikai idejas, kas bija izplatītas 60. gados intelektuāļu vidē, bet šobrīd dominē idejas, kas bija radikālas 90. gados. Džudītas Butleres, visādi radikālie feminismi, gender teorijas un tā progresija ir, viņa ir milzīga. Un sajūta ir, ka šais kreiso metapolitikas vienmēr ir kaut kāds atbalsts, aizmuguriskais, vai nezinu, kā to nosauc, vai vismaz nepretošanās. Un tur arī zīmīgā kārtā kreisajiem nekad nav trūcis naudas. Jā. Un paskatoties arī biogrāfijas dažiem kreiso radikāļiem 70. gados, Weather Underground teroristu grupējums Amerikā šobrīd var redzēt, viens ir tāds akadēmiķis, otrs ir tāds akadēmiķis. Tas pats arī vai Eiropas Savienībā, arī tu pastīsies uz dažādiem ietekmīgiem mūsdienu diplomātiem, viņi visi būs, kā maoisti bijušie. Jā, kā nelaiķis Rodžers Skrūtons, viņus tā arī sauc, šos par 68. paudzi, proti, šie studentu revolucionāri un avangārdisti un marksisti un maoisti un tam līdzīgi, ar laiku viņi kaut kādā ziņā tiešām ķērās klāt šim garajām mašām cauri institūcijām un šobrīd sēž Eiropas Savienības vadošās pozīcijās Francijā, Vācijā, starptautiskos, ANO kaut kādās institūcijās un tā ir. Un, jautājums ir tiešām, kāpēc pēdējos 5 gadus pēkšņi labējo metapolitika darbojās? Nosacīti, teiksim. Redzēs, vai tiešām darbojās, protams, interesēs ir, lai darbotos. Ļoti liels tāds melnā gulbi moments, negaidīts, bija Trumpa parādīšanās. Visnegaidītākais personāžs, kurš savā cienījumā vecumā saprata, ka ir nacionālists un ka viņam rūp Amerika, acīm redzot. Protams, šāda miljardiera komunikācijas meistara, lai ko par viņu neteikt, viņš zina, kā komunicēt un popularizēt idejas tieši ar šo pretrunīgumu. Viņa parādīšanās priekšplānā izvirzīja ļoti daudz šīs idejas, kas visu laiku bija kaut kur fonā. Un tas arī tas, ko viņam pārmeta, ka vai jūs esat ar alt-right saistīti un tam līdzīgi. Bet tur tā lieta, vai ne, ka Trumps jau drīzāk ir šis, es nezinu, simbols vai katalizators vai kaut kā tāda personas, kur dažādi spēki projicē savas lietas un, tīri pa metapolitiku, arī skaidrs, ka ir jāpievērš uzmanību, tīri arī, tai situācija pirms 4 gadiem, kāda ir Trumpa komanda, kāda cilvēku uz viņu atstāja iespēju, kuri veido to vēstījumu, piemēram, Stevens Bannons ļoti, varētu teikt, tiešām atslēgas figūra, kurš veidoja Trumpa visas kampaņas to vēstījumu. Stevens Bannons ir tipisks metapolitisks praktizētājs no Breitbārta un tam līdzīgi. Šis laiku vārās arī par šitām jauno labējo idejām un tam līdzīgi. Bet, protams, no amerikāņu perspektīvas viņš arī radikāls katolis un kas tik vēl viņš nav. Bet tas ir tāds tipisks gadījums, kas labi ilustrē to, ka ja
tev kā tādam metapolitikas praktizētājiem izdodas nonākt līdz tiešām šiem ietekmīgām varas svirām, līdz tiešām ietekmīgām personām, kuriem ir potenciāls nostāties varas pozīcijās, tad tu vari veidot arī, un ja šis cilvēks ir tiešām tāds gandrīz vai tukšais trauks kā Donalds Trumps, iespēja lauks pavērās diezgan plašs. Pavērās un netika izmantots, jo Banānu ātri izmeta, viņš bija vairāk metapolitiķis, nevis politiķis, acīm redzot. Un, kā redzam, no tā, kas notiek šobrīd Amerikā, Trumps šo metapolitiku īsti nepraktizēja, jo viņš tagad tiek apspēlēts tieši šajā laukā. Jā, jo tur tā problēma, vai ne, kā īsumā, tiešām, kāpēc, manuprāt, labējiem ilgstoši tas nav izdevies, šī metapolitika un kreisiem tas ir izdevies, jo viņi kreisie daudz labāk ir sapratuši, ka ir jāieņem burtiski tiešām jāieņem, ne kā Kapitolija, bet, atrodoties īstajā vietā un īstajā laikā un nonākot īstajās pozīcijās, šīs atslēgas institūcijas, kuras veido sabiedrisko domu, nosaka kultūrā, kas ir pieļaujams, kas nav pieļaujams un kas veido to sociālo klimatu. Savukārt labējie, tīpaši tas ir Amerikas gadījumā, bet arī šo Eiropas jauno labējo gadījumā, vienmēr tā kustība ir bijusi, ka mums ir jāveido paralēlas sabiedriskās institūcijas. Tā, ka šitās domnīcas tiešām kaut kā tur izglītojoši iestādes un tam līdzīgi, kas nav slikti, bet galā, viņi salīdzinājumā ar kreisiem vai ar, kreisiem liberāļiem, viņi kļūst vienkārši par subkultūru, nevis par toņa noteicējiem. Tā ir vienkārši subkultūra, tā ir niša, ko arī, ja vajag, kā tagad situācija parādīja ar Trumpu un viņa sakotājiem, ko vajag, var arī vienkārši izslēgt, jo, jūs nekontrolējat ne kapitālu, jūs nekontrolējat korporācijas, jūs nekontrolējat informācijas apriti sabiedrībā, un arī, jūs nesat arī vajadzīgajās izglītības un visās pārējās institucionālajās pozīcijās. Tā ka, es nezinu. Vai šī institūciju ieņemšana, pārņemšana, vai viņi jau tomēr nav nogulēti? Vai nav tā, ka tiešām vienīgais, kas atliek tajā pašā Francijā, piemēram, vai citur Rietumē Eiropā, ir šīs paralēlās institūcijas, jo vai vispār ņemot vērā to absolūto minoritāti, kas ir labēji domājoši cilvēki pieklājīgā Rietumu sabiedrībā, vai viņi vispār spēj kaut kur izvirzīties, lai momentā netiktu izslēgt no spēles? Es par šo varu komentēt tiešām tikai no divām pozīcijām, kuras pats sekoju, drīzāk arī no tāds reliģija politikas vai teoloģiskās politikas skatpunkta, kā tiešām, es pats esmu kristietis un arī kā uz šo visu pēdējos 4 gadus tiešām reaģē kristieši Amerikā un arī Eiropā savā ziņā. Divas pieejas, viena pieeja ir Benedikta opcija, kas kaut kādā ziņā ir, šī, varētu teikt, metapolitikas opcija. Benedikta iespēja to sauc, ka, mēs, teiksim, kristieši vai vienalga šajā gadījumā konservatīvie vai labējie, mēs pametam visas sabiedriskās institūcijas, pametam publisko laukumu, viņiem tā analoģija ir ar Romas sabrukumu laiku, kad viss iet postā, tad šie pirmie klosteri dibinātāji atkāpās no sabiedrības, šie agrīnie kristieši, un tad dibināja savas paralēlas institūcijas kaut kur kalnos, kaut kur prom no visas tā pilsētu, Romas pilsētas sabrukumu vispārējā, tā ka, lai pārlaistu šo vētru. Tā ir Benedikta opcija, ka mēs pilnībā, es nezinu, varbūt vēl viena analoģija būtu, tāda padomju disidentismu opcija, ka mēs dodamies kaut kādā iekšējā trimdā un tad, nezinu, savos pulciņos. Otra opcija, kas iebilst, protams, šai Benedikta opcijai, ir tā saucamā integrācija no iekšienes, kur teiksim, tādi arī, vai tādi drīzāk elitistiskās pieejas intelektuāļi, konservatīvi intelektuāļi saka, ka nē, mums ir jāiemācās simulēt, mums ir jāiemācās pretinieka radītās institūcijas un taktikas un instrumenti ar laiku padarīt par saviem. Mums ir jābūt īstajā vietā un īstajā laikā, neatkāpjoties, lai kaut kā, tas, protams, nav nekad paskaidrots viņš šajos teorētiskajos pārspriedumos, bet lai kaut kā īstajā brīdī sistēma paši izspēlētu pret sevi. Viņi to sauc par integrēšanu no iekšienes. Viņiem, piemēram, liekas labi, ka, piemēram, Baidens ir ievēlēts par prezidentu, viņi skatās, Baidens ir katolis, vismaz tas nozīmē, ka mēs varam, protams, katolis vārda pēc, bet tas nozīmē, ka mēs, piemēram,
varam visu laiku apelēt, Baiden, paskaties, kādi katoja sociālā mācība un tam līdzīgi, kas, piemēram, viņuprāt, iepriekš nebija iespējams, jo tu nevarēji teikt Trumpam kaut ko par katoja sociālo mācību. Bet katoja sociālā mācība, kā mēs zinām, no tādu kreiso liberāļu skatu punktu ir, burtiski fašisms. Un viņi domā, ka, lūk, ja mēs kaut kā šitā simulējot, izliekoties, nedaudz arī, teiksim, paklanoties, bet arī nepārlieku piekāpjoties, īstajā brīdī kaut kā, bet neaizbēgot prom, mēs atrodamies varas tūmā un īstajā brīdī kaut kā spējam pārņemt varu. Es nezinu, kur no šīm pozīcijām ir labāk. Atgriežoties pie metapolitikas, ko darīt, tas ir vairāk mākslas jautājums nekā teorijas jautājums. Un līdz šim labējie ir paļāvušies uz kaut kādu brīnumu. Trumps bija tāda renesanse labējo metapolitikā un politikā, bet ļoti iespējams tā bija arī ilūzija kaut kādā ziņā un viltus tāda cerība, jo nenotika šī institucionalizācija šai metapolitikai. Viņa bija kaut kur fonā. Es teiktu, tā ideja arī ar identitārismu un metapolitiku kaut kādā ziņā ir dabūjusi savus melnos traipus saistībā ar, kā parasti amerikāņu, baltie nacionālisti un šie prot sabojāt idejas. Eiropā, piemēram, Eiropas identitārieši saistībā ar Krieviju. Jā, ģeopolitiskais naivums attiecībā Eiropā, kas gan arī jau no labējo 60. un 70. gados bija jau tolaik. Jā. Amerikas gadījumā identitārismu jauno labējo ideju izmantošana kā aizsaks, lai vienkārši vēlreiz no jauna pārstrādātu šo te balto nacionālismu. Un, kur parasti nekas labs nesanāk, un tam nav nekāda sakara ar eiropiešu tādu nacionālismu, nacionālām interesēm. Bet ko darīt Latvijā, ko mācīties no šīs metapolitikas un kā to izmantot un praktizēt, ņemot vērā rietumu kolēģu kļūdas turpinājumā. Turpinam. Jā, turpinam. Protams, jautājums ir, kas no tā, tātad mums kāda secinājuma. Parunāsim tātad šo te secinājumu daļu Latvijai, ko mēs varam no šī visa paņemt, un arī Amerikas gadījumā nav jau tā, ka mēs Ameriku vērojam tikai kā tādu šovu Covid laikā aiz garlaicības, bet, protams, viss tas, kas notiek Amerikā, viņveidīgi pēc tam atgriežas pie mums, šoreiz saistībā ar cenzūru sociālajos tīklos, tas ļoti ātri nonāk pie mums. Un, protams, arī mūsu tās ģeopolitiskās intereses, kas ir ar Ameriku kā strateģisko partneri. Un te arī es jūtu, ka ir divas tādas pieejas. Viens ir nekritizēt neko saistībā ar Ameriku, neteikt neko sliktu, jo mums ir svarīga stipra Amerika. Otras puses, ja mums ir svarīga stipra Amerika, tad mēs varam nostīties tā mierīgi uz to, ka Amerikas kultūra un šī kultūra vide un politiskā kultūra ar vienu vairāk novirzās no tādas rietumu kultūras modeļus kaut ko citu, kas ir šis neomarksisma minoritāšu tāds alianšu kopums, kam īsti nekā kopīga nav, izņemot kaut kādu neapmierinātību pret pastāvošo iekārtu, kas nav īpaši konstruktīvi lielvalstī, lai tā noturētu savas pozīcijas starptautiski, un kas iespējams ir arī citu lielvaru interesēs, ja atceramies to pašu Juriju Bezmēnovu, uz rietumiem aizbēgušo VDK aģentu, kurš izklāstīja šīs te subversijas pakāpes, kas ļoti aizdomīgi atgādina visu to, kas notiek šobrīd. Un, protams, šī ideoloģiskā subversija viņa jau notiek arī Latvijā. Mēs redzam, ka šīs te kreiso idejas, viņas ļoti labi sasaucās ar Krievijas interesēm, ar to, ka starp šīm te visām aizvienotajām minoritātēm savu nišu var atrast arī krievalodīgie, un Krievija uz šīm podziņām ļoti labi spēlē, un šos procesus iespējams pat veicina. Kā tev šķiet? Kā tev tas izskatās ģeopolitiskā kontekstā un attiecībā uz mūsu tūlītējām interesēm, lai šeit nebūtu, tā teikt, Krievu tanki vai maigā vara vai
citas nevēlams mums parādības. Tur tā lieta, ka Latvijai pašai arī vajadzēja, ja mēs iedomājamies Latviju kā personu, tad Latvijai būtu jāapzinās, Latvijai, es nezinu, par ko es runāju, drīzāk, labi, Latvijas varturiem, galvenajiem lēmumu pieņēmēji būtu jāapzinās, šī, tiešām ilgtermiņa metapolitiskā spēle arī uz globālās skatuves, jo viena lieta ir, šī spēle, ko mēs spēlējam vienas valsts ietvaros, cita lieta, kā dažādi, sociālie grupējumi vai individi vienas valsts ietvaros, cita lieta ir, kad valsts darbojās kā publiska persona uz starptautiskās skatuves. Un tur tiešām no Latvijas puses, manuprāt, ir redzams naivums, jau kopš 90. Tāds naivums, kas robežojās ar es pat nezinu, robežojās ar stulbumu vai kaut ko tādu, šī vienvirziena pieeja, kura pilnībā, visas ārpolitiskās intereses pakārto, un arī valsts aizsardzība pakārto tam, kāda ir dotajā brīdī Baltā nama administrācija. Vai, kādi vēji viņo Briseles dažu vadošo darbinieku galvās. Tā ir bijusi, man liekas, Latvijas ilgtermiņa kļūda jau no 90. Proti šī nevēlēšanās lielākas spēles ietvaros spēlēt savu spēli, ko arī šodienas tēmas ietvaros var nosaukt par tādu kā metapolitisko spēli, ko uz globālās skatuves, varētu spēlēt šīs mazās valstis kā tāds soft power, jeb maigās varas nesēju. Manuprāt, es nezinu, vai ir tāda teorija. Es tiešām gribētu atrast tā teoriju par to, kā uz globālās skatuves varu īsteno un miedarbojās un projicē tieši šīs mazās valstis. Jo ir piemēri, ka mazas valstis tiešām projicē un spēj parādīt šo savu varu, tā pati, Islanda, tā pati Šveice vai ne. Tās ir mazas valstis. Es nezinu, pat Eiropas ietvaros, kas būtu tāda skaļāka, Eiropas Savienības ietvaros, kas būtu tāda mazāka valsts, kas spēlē, tāpat Ungārija, vai ne, kas arī, nevienu brīdi nenoliedz, Eiropas Savienību kā tādu, nenoliedz dalību NATO, bet tomēr šī lielākas spēles laukuma ietvaros spēlē savu spēli. Vajadzīgajā brīdī paklinoties, vajadzīgajā brīdī, iebilstot, vai pat atrodot kaut kāds draugs, kāds, bija Ungārijas gadījumā, ka Orbānam bija, man liekas, labi sakari ar to Vācijas, drīzāk Bavārijas kristīgo demokrātu līderis, tagad aizmirsu kuru. Vēbers tas varbūt bija. Pēc tam atradīs. Jā, pēc tam atradīs, ieliks, bet viņam, var sakot, bija labi sakari, kas arī kaut kādā ziņā pasargāja gan Ungāriju, gan arī Orbānu no Eiropas Savienības puses, jo, ja tev ir savi cilvēki, gan Briselē, gan, Vācijā, kā Eiropas Savienības varenākajā valstī, tad viņi, protams, tev piesaks tajā brīdī, kad kaut kāds intereses nesakritīs. Un tas gal galā, ko Latvijai ģeopolitiski vajadzētu darīt un vajadzētu saprast, ir, atrast savas tās sarkanās līnijas, par kurām tālāk nepiekāpties, un vienlaikus meklēt kaut kādus ceļus, kā tas varbūt, protams, izklausās kontroversāli Latvijā, bet kā, savu vārdu padarīt par brendu, jo mēs nevaram uz globālās skatuves, jo mēs nevaram noliekt, piemēram, Ungārija lielā mērā, tiešām 9 vai 10 miljonu valsts, neliela arī teritoriāli kaut kādā ziņā, viņi padarīs sev par globālu brendu. Valsts, kurai vispār nav ir nulle politiskas. Kontrkulturāla valsts. Jā, tas ir, nezinu, Ungārija bezmaz vai kā mēms, vai ne, kā daļa no, kā simbols, vai es nezinu, kas jau, protams, Polijai ir savas problēmas vispārējais, un Polija tiešām ir liela valsts, kur var pretendēt uz lielāku ietekmi arī, plašākā Eiropas Savienības konstelācijā, bet, Ungārija nereti tiek kaut kādā ziņā izcelta kā visļaunākais, bezmaz vai kā visnepiedodamākais Eiropas, jaunās mūsdienu Eiropas spēlētājs, starptautiskās vides dalībnieks. Jā, starp citu, un tas pats arī jaunais ASV prezidents ievēlētais, tūlīt stāsies amatā Baidens, viņš jau arī runāja par dažādiem, globāliem spēkiem, tur
kaut ko viņš tur nosauc, ar ko jākonkurē, vai kas ir jāierobežo, vai kas viņam patīk, nepatīk. Protams, tur būs Ķīna, Krievija, milzīgas valstis, miljardiem cilvēku, un tad, protams, ir jāizceļ Polija, un 38 miljoni, tas tā, un Ungārija ar saviem 9 vai 10 miljoniem, un arī nebūtu to spožāko ekonomiku, kā tādi nepiedodami režīmi, bet mēs arī varam interpretēt kā tādu negatīvu maigās varas izpausmi, kā plašākas un arī neapstrīdētas starptautiskās kārtības ietvaros, teiksim, kādu valsts var sev padarīt par bezmazliet kā suverēnu spēlētāju. Te man nāk prātā tomēr tēze, ka mēs paši nenovērtējam sevi kā spēku. Domāju, gan labējos kopumā, man liekas, iespējams labējo metapolitikas tāda lielākais klupšanas akmens ir tā sevis nenovērtēšana kā spēkam reālam, un ko līdz kāds labējais nonāk kādās pozīcijās, viņš jūt vajadzību tomēr kaut kā pielāgoties, iekļauties, jo sistēma ir sistēma, un beigās kaut kā pietrūkst šīs drosmes, tomēr skaļi paust šo pozīciju, noturēt šīs pozīcijas, aicināt citus, atgūt šīs institūcijas. Kreisajiem daudz ko var pārmest, bet noteikti ne revolucionāro deksmi. Man liekas, labējiem šīs deksmes, diemžēl, Rietumē Eiropā un Amerikā varbūt ir trūcis. Margaretai Tečerei netrūka deksmes, bet viņa pilnībā ignorēja šo metapolitiku, piemēram. Daudzi šie politiķi, kas palaid garām šo iespēju. Bet arī Latvijai būtu jānovērtē, un līdzīgi kā Polijai, ka mēs jau neesam tikai šīs te rietumu palīdzības tādas vai citādas saņēmēji, bet mēs esam rietumu priekšpostenis, un man liekas, šī Baidena izteikums neesmu tos dzirdējis, bet es pieņemu, ka tāda bija, un visticamāk, tas jāvērtē kā priekšvēlēšana procesa daļa, kur tas ir adresēts vēlētājiem, nevis Polijai un Ungārijai. Jā, vai ne? Jo, ko līdz tas nonāks līdz reāla politikai, Polija ir reālais reģionālais spēks pret Krieviju. Kas Baidenam nepatīk. NATO austrumu flangā. Bet viņš rēķināsies ar to, ka Polija ir šis spēks. Viņš pat ir rēķināsies ar to, ka arī Ukraina, teiksim, ir šāds spēks, kur arī no Amerikas puses, teiksim, Ukraiņu labējie ir bijis ļoti nosodīti, vai ne, viss šis gadījums ar Azovas pulku un tam līdzīgi, un gal galā arī reāla politika cerams, mēs, protams, redzējām, kā tas notiek, ka Twitteri, ka, teiksim, labi, ideoloģiski apstākļu vārdā mēs vienā dienā pakāsīsim 5 miljardus, bet cerams, ka, teiksim, amerikāņu šis militāri industriālais komplekss, kura galva būs Baidens, ka viņi spēs realistiski. Līdz šim ir spējuši, jo arī Azov gadījumā tā bija atsevišķu politiķu iniciatīva, un tas, ka tā neaizgāja tālāk, tomēr liecina, ka viņi saprot, kurš ir reāli tas, kurš cīnās pret Krieviju, ka tie nav sojas latas dzērāji kaut kur Kijevā, kas negrib uz fronti ne tūmā braukt, bet tie ir nacionālisti. Un nevēl arī ir amerikāņu domnīcas, kas tā arī atklātā tekstā pasaka, to, ko viņi gribētu no Baltijas valstīm, lai viņas ir nacionālākas. Tas gal galā dot arī vai ne militāras aizsardzības dividends, lai nebūtu tik ļoti jālauza amerikāņiem galva, kā nepazaudēt savu, teiksim, stājumu pozīciju gadījumā, ja Baltijā notiek kāds apdraudējums. Jo runa ir vienkārši par noturīgas aizsardzības sistēmas izveidošanu, kur, protams, ka tai nav jābūt 100% atkarīgai no kaut kāda pēkšņa gaisa desanta, bet kaut kāda aizsardzība un pretestība ir arī uz vietas, kur, protams, svarīgs elements tajā plašākajā aizsardzības vienādojumā vienkārši vienota tauta, nacionālisms vai... Jā, un melbikšu kampaņas par to, ka ir arī jābēg, un tas viss, tas, protams, galīgi neatbilst ne mūsu interesēm, ne NATO interesēm, un līdz ar to tas, manuprāt, dod mūsu reģionam tādu telpu, kurā savu nacionālismu, konservatīvismu tomēr nostiprināt, un tas arī saskana ar kaut kādu kopējo stratēģiju. Man vismaz gribētos tam ticēt, jo pretējā gadījumā tad ideoloģija ņem virsroku pār lielvalsts ilgtermiņa stratēģiju. Jo atceroties arī augstā kara laiku, kad vajadzēja cīnīties pret komunistiem,
tad Amerika atbalstīja alternatīvus kreisos, faktiski, kas runāja pretī Staļinam, bet vienlaicīgi nebija, neatbilda tā laika šīm mainstreamam. Tur gan var vērtēt, vai tas bija labi ilgtermiņā, jo tas kreisums viņš jau nekur nepazuda, bet, domāšana tādās realistiskās, strateģiskās kategorijās to laiku pastāvēja, jācer, ka viņi pastāvēs arī tagad, jo, bet to jau mēs secinājām. Tie nebūs kreisie, visticamāk, kas degs un cīnīsies pirmajās fronts līnijās. Liberāļi varbūt, ja klasiskie liberāļi. Bet ne cilvēki, kas... Šveicē, piemēram, klasiskie liberāļi, kuri būtu gatavi ar savām bisēm, teiksim, bruņoto neutralitāti aizstāvēt. Te, protams, tā ir atsevišķa tēma, kas ir palicis no klasiskā liberālisma un Šveici. Bet kas ir šie spēki Latvijā, kas nodarbojās ar šo drupināšanu un tādu iekšējās pārliecības vājināšanu un kas nodarbojas ar kreiso metapolitiku Latvijā. Tas ir atmaskošanas un identificēšanas un arī identificēšanas darbs. Tā noteikti ir atsevišķas sērijas vērta tēma, bet es domāju, mēs īsumā varam iezīmēt galvenos vaininiekus, lai gan droši vien šis saraksts būtu liels, bet ir atslēgas spēlētāji, kas jau kopš 90. tomēr ir, un te ir. Tu domā Soros fondu? Pamatā Soros fondu. Vai ne tas Soros fonds, protams, ir parādīja no liberāļu puses, bet ja jūs patiešām, mīļie cilvēki, paskatieties, kā šis fonds darbojās un kā mainās cilvēki, kad viņi ir iesaistījušies šī fonda darbībā. Un es no savas personīgās pieredzes saku, es domāju, tā tiešām ir atsevišķa bezmazliet tiešām podkāsta sarunas tēma par to, kā bezmazliet par vienu NVO, kā tas ir ietekmējis ne tikai Latvijā, bet vispār Austrum Eiropā vidi, publisko telpu, ko mēs gribētu saukt par nevalstisko sektoru vai pilsonisko sabiedrību, bet ar ko Austrum Eiropā ir grūtības. Lielā mērā dēļ šādām mega donoru finansētām kā lai to nosauc, aktīvistu organizācijām, kuras kaut kādā ziņā pārsātina un pārpludina publisko telpu ar ļoti vienveidīgu un ļoti ierobežotu vēstījumu. Un, diemžēl, šis risks viņš nav apzināts, jo, kā NVO, valsts tur nejaucās, tā ir pilsoniskā sabiedrība, tas viss tiek uztverts tā, lai jau viņi tur darbojās, kas tad valstī no tā. Bet faktiski veidojās šī te valsts valstī, kas pēc tam kļūst par šo valsts varu. Līdz tam vēl nav, tā teikt, mēs neesam nonākuši līdz tam tā tīri skatoties, bet tomēr šie te politiskie spēki, kas ir saistīti ar šiem te tīklojumiem, fondiem un cilvēkiem, viņi kļūst arvien stiprāki un izspiež ārā tādas vecās stila latviešu partijas, netik ideoloģiskos politprojektus diezgan pārliecinoši, vispirms bija attīstībai par, pirms tam vienotība un tam līdzīgi. Lai gan tur arī vairāk bija reāla politika, bet progresīvie bija piemērs, kur ir tīri tāds ideoloģisks spēks, kurš ļoti ātri ieņem šo nišu. Un arvien vairāk mēs izskatāmies pēc Rietuma Eiropas. Jā, un progresīvi ir interesanti tiešām Latvijā uz tā fona, ka, teiksim, citas, kas mums iepriekš bijušas tādas kreis liberālās ievirsas partijas, tās vienmēr tomēr bijušas saistītas ar kaut kādām izteiktām, bezmaz vai oligarhiskām vai karteliskām, saimnieciskām interesēm. Protams, attīstībā arī ļoti labi jau pašā nosaukumā ir iekodēta šī jaunupa saimnieciskais grupējums, kam klāti piekabināts kaut kāds tur, Viņķeles, Pauļuta, it kā ideoloģiskais, bet beigās, kā mēs redzam šajās nedēļās, tur nevar īsti novilkt tādu skaidru robežu šķirtni starp vienkārši ideoloģiju un saimniecisko grupējumu, tas ir ļoti cieši savijies kopā, un progresīvi ir interesanti tieši ar to, ka, tur tie, protams, kā jau vispār postpadomju telpā, kāds vienmēr jau būs sasmērējies, bet, tas nav, man liekas, nav tas izteiktākais progresīvo gadījumā, un tā tiešām ir ideoloģiska partija, kuriem nevar piesiet kaut kādas slēptas intereses, tas ir tas, ko viņi saka, tā, teiksim, Soros fonda politiskais flanks Latvijā,
Un tas, ka viņi iebilst pret valsts aizsardzības mācību, man izskatās ļoti klasisks piemērs tam, kā tas atstāja iespaidu uz tīri praktiskām drošības interesēm. Protams, tie bija tikai izteikumi, bet tas tomēr norāda zinām virzienu, kur nav tāda īsti pat ļaunprātība, bet vairāk šis noderīgais idiotisms. Jo arī Soros viņu noteikti nevar saukt par putinistu, galīgi nē. Bet tas, ka viņa politikas rezultātā šī nacionālā identitāte Austruma Eiropā tiek vājināta, kas ir vienīgais tāds bastions pret Krievu imperiālismu, tas ir fakts. Arī atceroties, bija aizgājis paspiegot tūlīt pēc Ukrainas kara, bija Soros fonda sponsorēta izrāžu sērija par kara tēmu. Sākums bija tāds normāls, vairāk šis uzsvars tiešām uz šo te konfliktu kā tādu. Beigās tas aizgāja tādās abstrakcijās, kur tā beigās tā būtība laikam bija, ka nevajag naidu sabiedrībā, vajag visiem tomēr draudzēties un nav ko kurināt naidu, un principā nacionālisms ir pie vainas, ja mēs visi sēdētu McDonaldos un nekurinātu naidu, tad jau viss būtu labi, protams. Lūk, ļoti labs, starp citu, šis labs metapolitikas piemērs, ka it kā tev liekas cilvēkam no malas, kas var būt naiva kaut kāda tur aktīvistu izrāda vai izrāžu sērija vai performanču sērija kaut kādā, obskūrā tur obskūrā mākslas telpā, bet nē, tas ir tas, kas uztur noteiktu klimatu, noteiktu temperatūru, ko mēs saucam par publisko vidi, un ko pēc tam tur šēros Twitterī, ko pēc tam fotografēs, piepludinās internetu, un tas un kas attiecīgi, protams, ietekmēs tālāks politiskos lēmumus. Tas tikai viens no tādiem piemēriem, es domāju, mēs varam tiešām vienu raidījumu veltīt tam, lai uzskaitītu šādus klasiskus, kreiso vai liberāļu metapolitikas piemērus Latvijā. Un arī, kā viņi, piemēram, spējuši arī ar šādu, metapolitisku performanču piemēru, ar šādu metapolitisku performanču īstenošanu novest, kaut kāds politisks lēmums līdz realizācijai, Saeimā. Jā, varētu teikt, ka tā būs pētnieciskā žurnālistika. Jā. Šī vārda labākajā nozīmē. Labi, šodien noslēdzam, tad uz tikšanos pārbaudas laikā nākošajā nedēļā. Uz tikšanos.